Sveicināti! Mani sauc Alis, un jūs skatāties zinātnisko raidījumu Ievads dabas zinātņu mūsdienu teorijās. Ja runājam par mežu, ir jāatcerās 3 galvenās lietas, par kurām jārūpējās ir mūsu institūcijām. Tā ir meža kvalitāte, veselība un ražība. Tieši meža veselība ir tā, par kuru rūpējās Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silā. Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorija, kurā viesojāmies, nodarbojās tieši ar sēņu pētniecību. Ir sēnes, kas izraisa veselu koku trupi. Tā ir bīstama ar to, ka ļoti ātri tiek inficēti arī citi veselie koki. Šī problēma ir ļoti nopietna, jo pēdējie dati liecina, ka Eiropas Savienības valstīs ikgadējie zaudējumi sasniedz pat 500 miljonus eiro. Vieta, ko jūs redzat, ir Salaspils, un es dodos uz Latvijas Mežzinātnes institūtu. Ļaudīm, kas pēta kokus, krūmus un citas floras parādības. Veselu sauc par mežu. Mežs ir Latvijas lielākā dabas bagātība. Mežs ir skābekļa rašanās avots, kā arī dzīvās dabas iemītnieku vide. Tāpēc centīsimies noskaidrot, kas šeit tiek darīts lietas labā, lai saglabātu Latvijas mežus. Kāds ir jūsu mērķis? Kādā veidā cīnīties, atklāt kādus pretlīdzekļus? Līdzekļi ir dažādi. Ir mežsaimnieciskie paņēmieni, ir celmu apstrāde, viens no efektīvākajiem veidiem. Ir Somijā izstrādāts bioloģiskais preparāts Rotstop, kad ar citas sēnes sporām apsmidzina svaigus celmus, un tad attīstās šī cita sēne un neļauj šai trupesēnei attīstīties. Un mēs Latvijā arī strādājam, lai atrastu šīs citas sēnes, kuras būtu vairāk piemērotas Latvijas apstākļiem, kuras būtu varbūt pat efektīvākas par tām sēnēm, kas ir somu preparāta sastāvā. Bet, protams, lai to visu darītu, ir pirmkārt jāapzina, kas tās par sēnēm mežā, viņu bioloģija, viņu izplatība, darba ir ļoti daudz. No ekspedīcijas mežā. Lūk, ko es atradu mežā. Tad iesim tālāk pie Barbaras noskaidrot, kas tas īsti ir. Kā tev liekas, kas tas varētu būt? Izskatās pēc trupas sēnes, bet mēs nekad nevaram pateikt, kas tas īsti ir. Pirms tu neesi uzsējis to visu Petrī platē un izpētījis. Nu, lūk, bet pēc uzsēšanas Petrī plata sākumā mēs sagatavojam. Tas notiek šādi, no šādiem 2 komponentiem. Šis ir agars, vienkārši tāds kā pulveris, kas tiek izmantots vielas sacietināšanai. Nu, lūk, šis ir savukārt malts, kas būtībā ir iesala ekstrakts. Un tādējādi mēs viņus sajaucam kopā, speciāli baram uz papīra un tas varam, lai būtu pareizas koncentrācijas. Tas notiek tā, ka mēs ņemam kolbu, lejam ūdeni ar attiecīgu tilpumu. Un tagad sapienāšu. Nu, lūk, liekam. Ņemam kādu prielu. Šādi. Un mums ir speciāli saraksti, kā veidot barotnes, cik gramus ir nepieciešams katrs komponents. Mums ir speciāli daudzums. Protams, ka tas ir piemērs un tik neprecīzi to nedara, bet
un mēs varam iekšā. Beigās, kad viss ir sabērts kopā, mēs kolbu saskalinām, jo šķidrumam ir jābūt ļoti homogēnam. Savādāk tādējādi barotne nostāsies nepareizi un nebūs pareizā koncentrācija, lai augtu pēc tam mikroorganismi. Tālāk mēs ņemam foliju, jo folijas iztur karstumu. Šo gabaliņu un taisam ciet augstu. Šādi. Kā ūdens pītē, ja? Apmēram. Šādi. Vienalga saskalinam un liekam iekšā sterilizācijas aparātā. Vai tu zini, kas tas ir? Nē. Izskatās tāds, kur suņķis sūta kosmosā. Apmēram, jā. Šis ir autoklavs, kas būtībā ir, viņš tāds dziļš, sterilizācijas aparāts. Tas nozīmē, ka viņš iznīcina visus organismus, jo viņš paaugstina spiedienu līdz 1 atmosfērai un temperatūra uzkāp līdz 121 grādam. Tā ir tāda temperatūra, kurā beidz dzīvība ne tikai visas baktērijas, bet arī tos porus. Jo, kā mēs zinām, sporas parasti ir ļoti izturīgas. Kāda jēga visu iznīcināt? Tāpēc, ka mums vajag sterilitāti. Mums vajag to, lai viņai nebūtu nekas cits. Tad mēs taisam citu, visu aiztaisam un sāzam iekšā. Sterilizācija pati nav īsti ļoti gara, bet kopumā ar visu uzsilšanu un atdzišanu tas vairāk nekā stundu aizņem. Pēc tam mēs taisam vairāk. Ņemam ārā un viņš viss ir ļoti karsts, bet toties viņš ir gatavs. Mēs gaidām, lai viņš atdzist. Beigās viņš īstenībā atzist līdz galam nevar, jo tādā gadījumā viņš saciet. Galu galā sagatavotas un gatavas uzsēšanai izskatās lūk šādas. Šādas vienkārši caurspīdīgas tāda želīga masa. Ko? Lai ķertos klāt praktiskiem pētījumiem, vispirms mums jātiek galā ar noteikti kvantuma literatūras. Kāpēc? Tāpēc, lai saprastu, kas ir mūsu atrastais organisms un kādas seņas savā starpā rēģēt. Turpināšu lasīt. Lūk, mēs tagad esam otrā laboratorijā, kur mēs varam tagad turpināt darbu. Šis lamināns nodrošina to, ka gaisa plūsma tos mikroorganismus neļauj viņiem aizlidot pa visām pusēm, vienkārši ievēl iekšā. Viss darbs notiek tā tikai, ka mēs turam iekšā tikai rokas, un būtībā šim stiklam nevar skārties klāt. Tad viņš skan, tad tā nedrīkst. Lai sāktu darbu, mēs sākumā visu dezinficēsim ar spirtu. 96 grādīgs spirts tas ir, bet jādezinficē ļoti tā, un jau beidzies. Ļoti kārtīgi savādāk, te kaut kur varbūt kāds organisms, un mēs nevēlamies, lai viņš tiktu pārstādīts reizē ar mūsu produktu. Lūk. Spirta lampiņa. Mēs viņu aizticam. Mums vēl ir vajadzīgs spirts vienkārši, kur mēs sterilizējam savus instrumentus. Lūk, mums skalpelītes. Mēs viņu iemācam spirtā un vienkārši ieliekam liesmā. Viņš tagad deg. Viņš notiek pavisam. Viņiem jābūt pilnīgi sterilam. Viņu mazliet vēl var pakarsēt. Mēs ņemam tikko iegūto tukšo pretrīģauku un kādu objektu, ko mēs vēlamies pārstādīt. Gatavīsim tā. Šitas ir līmenis, bet varam ņemt nomēs tagad. Tā. Šādi. Īsim, lai viņš vēlreiz notiek. Un būtībā pats process ir ļoti ātrs. Mēs taisam vaļā, griežam, ņemam gabaliņu un ātri noliekam. Viss. Būtībā tas ir viss pārstādīšanas process, un jo tas ir ātrāk un precīzāk, jo mazāk iespēja, ka šajā petrītraukā tagad iekļūs infekcija.
Bet tad šī gala tiks uzlādāta. Vēl neizāks, mēs viņu varam pārstādīt vairākas un vairākas reizes. Tā vienkārši mēs uzturam kultūru tīru. Nu, lūk. Bet ir variants, ka, piemēram, mēs gribam uzzināt, kā divas sēnes savā starpā reaģē. Tad mēs vienā pusē liekam mums vienu vēlamo objektu, savukārt otrā pusē mēs liekam otru objektu, ar ko mēs vēlamies salīdzināt ietekmi. Tā. Atkal tas pats. Griežam mazu gabaliņu. Ņemam ārā. Un liekam. Un tādējādi, protams, tas viss ir ļoti precīzi jābūt, tam viss jābūt tā kārtīgāk mazliet nekā tagad. Bet, pēc tam šī Petrīka plata jau ir kārtā. Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijā pētījumi tiek veikti ar pašlaik modernākajiem mikroskopiem. Pašlaik viņi izmanto Leica mikroskopus, kas ir viena no vadošajiem pasaulē. Šīs ir sēnes, kuras mums palīdzēja uzsēt Barbara. Bet šīs jau ir izaudzētas sēnes. Un ko tas nozīmē, to mēs iesim noskaidrot pie Barbaras. Saka, lūdzu, ko mēs varam novērot šeit? Šeit var redzēt, ka sēne ir izaugusi. Šeit mēs redzam, ka sēne ir divas dažādas sēnes, kas savā starpā it kā konkurē, vai arī, kā mēs redzam pēc šiem attēliem, kaut kādā veidā reaģē ar vienu ar otru. Tas nozīmē, piemēram, šeit mēs redzam Heterobazidium anosum sēni, kas būtībā ir trupes sēne. Un šeit mēs redzam, te mēs varam palasīt, kādu salīdzinošu citu sēni. Un šeit ir izveidojusies tāda līnija, ko sauc par demarkācijas līniju. Tas nozīmē, ka mēs redzam, cik tālu viena sēne ļauj otrai sēnei iestiepties viņas laukumā. Vai nu viņas savā starpā ir neitrāls, varbūt viena ir mazliet agresīvāka sēne par otru. Tas nozīmē, ka iespējams, ka vienu sēni var izmantot otras sēnes apkarošanā. Un tādējādi izmanto šo procesu, izmanto dažādu preparātu veidošanai. Runājot par mežu, parasti tiek vilkti tādi trīs apli. Viens aplis tas ir ekonomiskais aspekts, otrs aplis ekoloģiskais aspekts un trešais aplis sociālais aspekts. Un ir labi, ja šie trīs apļi pēc iespējas vairāk pārklājas. Tas nozīmē, lai apmierinātu visas intereses. Šeit nevar nodalīt, jo augošs mežs, tas ir skābeklis, tā ir akumulēta ogskābā gāze. Iegūst visi. Tā ir gan sabiedrība, gan ekonomika. Un pats svarīgākais, ka paliek augošs, ražīgs mežs. Tieši tā. Tagad mēs redzam, kā izmantojot apskatītās metodas, iespējams apkarot strupas izraisītās slimības, neizmantojot ķīmiskas preparātus, bet dabas savstarpējās attiecības. Mēs varam būt lepni par to, ka Latvija ir viena no 3 pasaules valstīm, kurā norisinās jaunākie trupas sēņu pētniecības projekti. Jāpiebilst, ka meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijā šis nav vienīgais projekts. Un kopumā varam secināt, ka valsts nav vienaldzīga un palīdz ar finansējumu. Bet vislielākā problēma ir cilvēka resursu trūkums. Ar cilvēku resursiem nav viegli. Īpaši tagad, kad finansiālā situācija ir būtiski izmainījusies un finanses netrūkst, ir īpaši izjūtams cilvēka resursu trūkums. Gaitnieki augsto skaidro ar to, ka cilvēkiem vienkārši trūkst motivācijas darboties zinātnes jomā. Nu ko, cerēsim, ka situācija uzlabosies. Tas arī viss. Paldies par uzmanību un uz tikšanos!